Un tas zīmīgākais bija tas, jā, ka toreiz visas atmodas lietas sākās tomēr ar to vides aizsardzību. Faktiski akcents izveidojās pirms vides aizsardzības kluba jau 83. gadā. Šķiet, tas bija 82. gadā pat. Un tanī pašā reizē, tanī pašā laikā mēs iepazināmies arī ar Arvīdu Ulmi, un, protams, Arvīds Ulmi, tas jau tad nesaraujām aizved tālāk uz vides aizsardzības klubu. Mēs te atrodamies muzejā, tad pieņemiet arī šī dziesmas kā tādu muzejisku vērtību. Atklāti mēs sakām, vispār nekas, bet jāsargās, jāsargās. Ar galvu jau nevar caur sienu skriet, ir taču jāmāc ciešas mazliet. Es sen jau šo mācību dzirdēju, to sauc man prātīgu rīcību. Ar joni jau nepārnāksim neko, vajag mierā būt ar vismazāko, jo vienīgais ceļš ir tik gaidīt un lūgt, kas laimi prot palūgt, kas sādam var trūkt. Sēt to var, kas kaitē vast, jo cerības tikai nav aplāmas. Un par cik man bija neliela pieredze visādos organizatoriskos jautājumos, es, kamēr mācījos institūtā, biju celtnieku vienības komandieris un saņēmu komjaunatnes stipendiju, un tad no tā institūta aizgāju tajā pašā gandrīz dienā. Un tad es sapratu, ka var to organizāciju oficiāli piereģistrēt, un es Arvīdam teicu, davai rakstam statūtus, nesam uz visām izpildu komitejām un tur, kur tur. Viņš tā pasmīkņāja, teica, nu labi, raksti. Un es ņēmu, sarakstīju arī. Un par lielu brīnumu izdevās to organizāciju oficiāli piereģistrēt. Tas bija 87. gada kaut kad sākums. Un tad tas arī principā lielā mērā iedeva to, ka mums bija vienīgā organizācija, kurai bija tiesības legāli pieteikt mītiņas, legāli pieteikt demonstrācijas, legāli rīkot. Mēs it kā jau no vienas puses ar sistēmu, viņi nevarēja tā tieši pateikt, jūs tur kaut kādi disidenti. Ja mēs atceramies pirmo reizi himnu dziedājām Arkādijā, tas bija ļoti tāds mirklis svarīgs. Nu, un visi pasākumi bija tādi, ka, var sakot, apskaņošana bija tāda sliktāka. Nu, tā kā es nodarbojos mazdrusciņu ar tehniku, tad es centos visu to apskaņošanu ņemt uz sevi, ja, ar kolēģi. Dzīvē ārēs un leprībā, tie, kas karjeru izpostā, tad labi 10 reiz mūru liek, vienreiz tad netaisnību kliek. Cerēt to var, tas saitē vast, ja cerības tikai nav atklāmas. Ar laipnību lēni viss jāiesā, jālīdz apļautas manesmā, lai spļauj tev acīs, tur pasauli dien, no pilsonim pretī sistēm piedien. Sen jau šo mācību dzirdēju, to sauc par prātīgu rīcību. Sen jau šo mācību dzirdēju, to sauc par prātīgu rīcību. Gan arī ko vides aizsardzības klubs, kur tas viņa spēks, kā es ieraudzīju. Būtībā pēc gadiem tikai. Kad brauca kopt tādas pamestas vietas, baznīcas, tās bija pārsvarā. Un tas bija enerģētiski spēcīgas vietas, Sunākste, Tērvete, Zemīte, tur daudzās citās vietās. Un ko darīja? Aizbrauca, sakopa, cirta krūmus, neko jau tādu īpašu. Vakarās arī ko koncertu, sanāk vietējie. Vietējie domā, ko te atbrauc kaut kāda rīdzinieka, mums te baznīca tīra, ko mēs paši nevaram. Un tad paši jau tad lēnā garā paši sāk darīt, pieaicina vēlāk mācītāji, vides klubs jau brauc uz citu vietu. Bet
tīri enerģētiski es pēc gadiem sapratu, ka caur to aktivizēja Latvijā ļoti spēcīgus enerģētiskos punktus, un caur to vides klubs arī gūto svētību no augšas. Un tāpēc, plus tas, ka bija pa visu Latviju, jau bija zināmi cilvēki, kas zināja gan šos cilvēkus, gan šo organizāciju. Un tāpēc, kad vides aizsardzības klubs pasauca uz demonstrāciju vai uz ko, tad no visurienes arī nācu, jo bija svētība gan no augšas, gan no apakšas, un tad tas arī bija tas spēks. Beidzot man vairs nav nekā, viss ir baigā kārtībā. Es esmu brīvs, pēc ilgiem gadu simtiem viss, par ko es cīnījies, beidzot kļuvis dzīvs. Es esmu brīvs, beidzot man ir atņemts viss. Nav it nekas vairs palicis, varu iet vienalga kur, nekas šeit mani nepietur. Es esmu brīvs, un paldies Dievam, ka vēl dzīvs. Un arī visi pārējie no manas cilts tāpat kā es. Brīvi mēs, brīvi mēs. Ak, mīļie brāļi, atbrīvotāji, mēs parādnieki jums, bet gan jau viss tik samaksāts. Beidzot man ir atņemts viss, nav it nekas vairs palicis. Varu iet vienalga kur, nekas šeit mani nepietur. Es esmu brīvs, un paldies Dievam, ka vēl dzīvs. Un paldies Dievam, ka vēl dzīvs. Pardon.